jau precīzi lībiešu pēdas mūsu pusē, tas ir Ungurpils un Alojas pusē, bet kaut kādus aspektus ieskicēt šajā te jomā, kā man Lolita bija tāda temata tā kā atvēlējusi arī šodien apspējas. Bet pirms es sāku runāt par visām šīm te lietām, Lībiskajā kultūra telpā šajā pavasarī bija viens liels notikums. Izcilējām virsdiriģentam Indriķim Zīlem. Mēs svinējām 185. dzimšanas dienu. Nezinu, neesmu pētījusi, bet nekur neparādās, ka viņam būtu lībiska izcelsme un lībiskas saknes, bet viņa senči ir saistīta ar Ungurpils mūžu, un te gan ir lībiskas lietas notikušas, un lībiešu centrs te ir bijis. Un šajā sakarībā mums iznāca grāmatiņa, otrs papildinātais izdevums, Indriķa Zīle un dziesmas svētku lira. Un es šo grāmatiņu gribētu izdāvināt cienījumam profesoram no Tartu. Un kāpēc tieši šo grāmatu nekas nav par lībiešiem rakstīts, bet Indriķa Zīle 40 gadus nodzīvoja Tartu. Viņš ir apklopāts Tartu rādīja kapos. Un faktiski bija savu laiku, 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā, Tartu mūzikas dzīves organizētājs, veidotājs, radītājs, bija Karlovi mūžas pārvaldnieks, tā kā viņa dzīve ir diezgan gana ilga un viņa ģimenes dzīves gana ilgi saistīta ar šo vietu. Tad es jums uzdāvināšu šo grāmatiņu, tad, ja jums uznāk laiks, Es ļoti pateicos. Kas ir saistības ar Tartu un Latviju? Jā, un tieši te Aloju, un šo te pusi tā kā, tāds... Siksnīgi pateicās, paldies. Tas arī no kultūra vēstures, no šīs te apkalpas. Tā, es mēģināšu izstāstīt pārbām vietām, nedaudz ieskicēt Aloju un nedaudz ieskicēt arī Ungurpili. Patiesībā Aloja ar Ungurpili ir diezgan cieši saistīta, un tas Alojas sākums jau principā ir meklējams Ungurpilī. Jo tieši Ungurpilī ir šis te pirmais lībiešu senais cieks un koka pils Perkile, kur vēlāk izveidojas mūža, un Aloja jau veidojas kā apdzīvota vieta, kā tāda bieza apdzīvota vieta, kā miests veidojas tikai 20. gadsimta sākumā, kad mūžu un evaņģēlas luteriskā baznīca dala gruntsgabalus un cilvēki ņem šos te slēdz obrokas līgumus, ņem šos te gruntsgabalus, būvē savus mājas, un katrā mājā ierīko veikaliņu, tirgotavu, darbnīciņu, un faktiski Aloja ir veidojusies kā tāds amatnieku un tirgotāju miests, bet mūža bija šeit Ungurpilī. Un līdz 1925. gadam arī ir Ungurpils pagasts, tikai pēc tam ir Alojas pagasts. Ja? Tā kā Ungurpils, tā vieta, kur mēs pašreiz atrodamies, Alojā ir vēsturiski diezgan, varētu teikt, ļoti nozīmīga. Tur interesants tas stāsts ir, kāpēc faktiski šeit neveidojās tā apdzīvotā vieta. Baznīca uzcēlā Vīķu puikulēs, Matīšu Ainašu ceļu krustojumā savulaik, tur arī mācītāja mūža, tur arī draudzes lietas dažādas, jā, doktorāts, un pēc tam cilvēkiem tur dala zemi un veidojas šis te miests. Kāpēc tas nav? Un tāpēc arī baronese pagastu māju pārcēla uz Aloju, Jūras ielas pašā sākumā arī ir šī vecā pagastu māja vēl saglabājusies. Tas stāsts un tā vēsture tur tāda varbūt gana interesanti. Ja par Aloju, es drusciņ mūsdienas paņemšu klāt, jā, jums būtu skats, ja par Aloju runājam mūsdienās, tad Aloja, es saku, kā apdzīvota vieta ir gana jauna, veidojasies tikai 20. gadsimta sākumā. Pilsētas status iegūst 1992. gada janvārī kopā ar Staiceli. Līdz ar to, ka ceļu mājas cilvēki un ņem šos gruntsgabalus, veidojās arī ielas. Latvijas brīvvalsts laikā ir 9 ielas, pašreiz Aloja ir apmēram 30 ielas. Vecākā un garākā ir Jūras iela. Ir iela, pa kur braucot cauri Alojai, mēs nonākam Ungurpilī, pēc tam Staicelē un tālāk uz jūru, tāpēc arī to sauc par Jūras ielu. Apmēram 1,67 km gara. Tas ir vecākā jaunākā iela, mums ir Mednieka iela. Tā ir iela, kurā praktiski nav nevienas mājas, tas ir vienkārši ceļš, bet nosauc viņu par ielu un tā aizved uz Mednieku biedrības rezidenci, uz viņu tur apmācības vietu. Tātad viņi gribēja, lai tā ir iela. Aloja nekad nav bijusi Ļeņina iela. Mēs padomu laiku tādā veidā esam apgājuši, bet mums ir bijuši padomiski nosaukumi. Mums arī Ļeņina piemineklis.
Mums ir bijusi Sakanarmijas iela, mums ir bijusi Proletāriešu iela, mums ir bijusi Komjaunatnes iela. Nu, tādi padomiski nosaukumi mums ir bijuši. Ja, kas tagad, protams, pieņemts cits nosaukums. Sakanarmijas iela ir pārtapusi par skolas ielu, Komjaunatnes iela par baznīcas ielu, jo iela sākas un noslēdzas ar 2 baznīcām. Iela sākumā ir Evaņģeļas luteriskā baznīca ielas. Noslēdzošā daļā jau patiesībā aiz pilsētas robežām ir pareizticīgo baznīca. Proletāriešu iela ir pārtapusi par Jāņa Čakstas ielu. Čaksta, kā daudziet Latvijā arī Alojā ir savulaik viesojies, tad iedeva arī Jāņa Čakstas nosaukumu šai ielai. Aloja pavisam neliela apdzīvota vieta, pašreiz apmēram nedaudz vairāk par 1000 iedzīvotājiem. Savulaik, protams, ir bijuši 2500 un vēl vairāk iedzīvotāji, tad pavisam maza pilsētiņa. No 1950. līdz 1956. gadam Aloja bija arī rajona centrs. Un ne tikai tā kā iepriekš mums Alojas novads, aptvērš kaut kādus 4 pagasts, bet gana liela teritorija aptvēra Salatsgrīvu, Korģenis, Vērciemu, Limbažus, ietvēra, varētu teikt, bijušo. Un pašreizējo gandrīz vai visu Limbažu novadu ietvēra arī Alojas rajons tajā laikā. Nu, pateicoties rajonam, protams, kā tieši Alojā daudz kas tika sabūvēts atcelts, bet, diemžēl, laiks ir gājis, un tas viss jau tagad ir gājis zudībā vai gandrīz zudībā, un ir laika zops jau to visu ietekmējis. Nu, tas tā varbūt īsumā pa Aloju, jo Alojas šodienu vai kaut kādu citu kultūru vēsturi, vienkārši tad man ir jārunā visu dienu, es to nevaru atļauties un nevaru to visu izstāstīt, to jau visi saprot, kas ar novatpētniecību nodarbojas, bet es mēģināšu drusciņi ieskicēt tās lietas, kas varētu liecināt, ka arī šeit kādreiz ir mituši Baltijas somi, un arī šeit varbūt ir kaut kas no Salacas lībiešiem. Pavisam man arī ir viena tāda kartīte, kurā arī ir Mecepoles lībiešu teritorija atzīmēta, un kā varam mēs nojaust, ka tur arī atrodas šajā te vietā arī Aloja atrodas ietver šī karte. Nu, un par to lībiešu klātbūtni Alojas apkārtnē mēs mēģinam izsecināt pēc apkārt atrastajiem darbarīkiem, tad ir arheoloģiskie atradumi, abedīšanas tradīcijas un arī vietvārdu nosaukumi. Kas attiec uz vietvārdu nosaukumiem, man tur vēlāk viņi būs uzlikts, piedodiet, bet es tur nedaudz arī varbūt spekulēju, bet man ļoti patika paspēlēties ar šo vārdnīcu un ar vārdu tulkošanu, bet, ja tur arī nav lībiski izcelsme, nu, tad lai nav. Bet pašreiz es tā kā esmu par dažām lietām domājis, ka ir. Nu, lūk, tātad Alojas apkārtnē, protams, ir bijusi apdzīvot jau diezgan sen, un par to apliecina šie te arheoloģiskie atradumi. Pirmkārt, tie ir akmeņas cievļi. Un datējumu mums palīdzēja veikt Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas nodaļa. Jānis Ciglis ir aprakstījis šos te atradumus. Tad datējumi ir redzami, uz agro bronzas neolītu attiecas šie te darbarīki. Un tas faktiski tas nozīmē, ka tas ir apliecinājums tam, ka šeit kādreiz ir dzīvojušas pie Baltijas somiem piederošas ciltis. Tālāk par abedījumiem. Apkārtnē tādas abedījuma vietas ir zināmas vairāk, tās ir savulaik mēģinājis atrast, noteikt mūsu pirmais novatpētnieks Kārlis Antons Galēvijus, skolotājs, bet ir arī viņas apsekojis arheologs Graudonis un arī savu vērtējumu ir devis, protams, ne visās vietās izdarīt arheoloģiskie izrakumi. Tā ir tikai tāda, varbūtība uz atsevišķām vietām spriešanā, mēģinājums tā pateikt, ka tā tas tur varētu būt, ka tās ir šīs senās abedījuma vietas. Viena no tām ir tā saucamais Vanklēpes pie Ezerkalna, ja jūs skatītos, tad tas ir tur pār ezeru. Tas ir ezera ziemeļu krastā, tāds ar bērziem apaudzis uzkalniņš. Tad platums arī lielums ir redzams, Un apkārt ir bijis šīs te diezgan palielas akmens vainags, pēdējā laikā tur to akmeņu ir maz saglabājies. Vietējie tur ir mēģinājuši kaut ko kādreiz rakt. Viespusē ir bijis vienu brīdi tur smilts, bet pēc tam teikuši, ne tālāk mēs netiekam, tur ir tikai un vienīgi akmeņi. Tātad tas arī Graudonim ir devis tādu pamatu domāt, kā tur varētu būt šī te sena abedījuma vieta, bet, protams, arī viņš uzsver, kā precīzi to var pateikt tikai arheoloģiskie izrakumi.
Jā, bet tad citu, ja tas mājas nosaukums, tas tam nav līriski izcelsme, bet tā māja ir būvēta apmēram 20. gadsimta 20. gados, un tā kā šis uzkalniņš ir bijis ezera krastā, tad māja ir iegūši šo te nosaukumu ezera kalnu. Teika gan stāsta ko citu. Teika stāsta, ka Velns ir gribējis būvēt tiltu pāri Ungurpils ezeram un nesis tos akmeņus un tagad būvēs to tiltu, bet tad iedziedājies gailis un viņš ir bijis spiest tos akmeņus nomest ezera krastā un tā viņi tur ir palikuši. Un līdzīgs uzkalniņš, kur jums Ines pēcpusdienā droši vien rādīs, ir tepat Ungurpils parkā tā saucamais Čūskalniņš, par kuru arī dažādi nostāsti. Arī Graudons viņu ir apskatījis un tā kā mēģinājis teikt, ka tā varētu būt sena apbedījuma vieta, bet cilvēki zināja stāstīt, ka iespējams, ka tas ir mākslīgi veidots uzbērums, kur vispusīt viņam ir nolīdzināta, un tur kādreiz barons ir bijis ierīkojis sev tējas dzeršanas vietu, un tad šeit viņam tad apkūtas vieta bijis. Arī tādi nostāsti par šo vietu līdz. Kā ir patiesība droši vien tad būtu jāmeklē rokot, ja? Bet tā kā raksts nav, tad mēs varam tikai šādi. Bet tad ir viena tāda vieta netālu no Alojas, kas patiesībā nav vairs, ja? Tā nav dabā vairs redzama, tā ir akmens šķirsta kaps, ja Velna plēvis, ja vēl viņi sauc par Baiškalni, netālu no Buktēm. Arī Radiņš savā arheoloģiskā ceļvedī šo te vietu ir pieminējis, jo tagad šis te krūmu puderis atradās līdzenā laukā, pa gabalu bija diezgan labi saredzams, jo bija diezgan samērā liels tāds krūmiem apaudzes krāvums. Un tā kā padomu saimniecība Aloja savā laikā taisījās paplašināt lidlauku, jo tur blakus bija mazās aviācijas lidlauks, un kā mēs zinām, padomu laikā tad jau visu tur pa gaisu mēģināja taisīt un darīt, ja. Un tad 1981. gada vasarā, pirms tas lidlauks tika paplašināts, Jānis Graudons viņa vadībā šeit notika patiešām reāli arheoloģiskie izrakumi, un tur arī 3 šie akmeņu šķirsta kapi tika atrasti. 3 mirstīgās atliekas cilvēku tika atrastas, priekšmeti man nav zinām, ka viņi kāds priekšmets būtu atraduši, bet bija ļoti interesanti, tur arī vietējie skolnieki piedalījās darbiņos un viss šis process. Un par kapiem, ja mēs par šiem apbedījumiem, ja mēs runājam, tad bija interesanti, ka pašā centrā bija veidot šis te galvenais lielais šķirsts, kurā bija apglabāts viens no senajiem cilvēkiem. Blakus viņam bija nelielāks vēl viens šķirsts, un pavisam kaut kur malā atsevišķi bija vēl 3, kurš nebija netik ļoti izlikts ar akmeņiem, pavisam citādāks viņš izskatījās. Un tad arheologi tomēr pēc visa šī pētījuma secināja, ka iespējams šis kapu lauks visticamāk ir veidojies apmēram 2000–2500 gadus atpakaļ. Kā te ļoti labi redzēt, ka tie 2 pirmie visticamāk bija, tā ir viena ģimene, jā, viena dzimtas pārstāvja, tad tuvinēji vistuvākie blakus noguldīti, un tas tālākais iespējams ir bijis kāds ģimenes radinieks, varbūt pat ar kādu zemāku sociālo stāvokli, ja. Bet vēl viena lieta, ko viņi secināja, ka patiešām šīs te apbedījums ir attiecināms uz Baltijas somu cilšu, piederīgs Baltijas somu ciltīm. Ja. Tā kā faktiski, spiežot pēc tā, mēs droši vien varam secināt, ka te vēlākā laikā iespējams arī bija atbūtne ir bijusi. Jā, tas ir tāds zīmējums pēc restaurētā maketa, jo mums vietējais nopietnīgs skolotājs Kārlis Antons Glēvis arī apstaigājot apkārtni, pats ir mēģinājis arī noteikt šīs te vietas, un tad pie vairākām mājām tādas apbedījuma vietas iespējams ir bijušas, un viņš tā kā domā, ka tur varētu būt. Šī konkrēti Ošuma mājas 56. gadā tad šāds te izveidots. Un tad runājot par to, kā tā apkārtējā vide ietekmē vietu nosaukumus un dažādus vietvārdus, tad no Alojas uz austrumu pusi ir savulaik ledus laikmetu ietekmē izveidojies nesevišķi augsts, un tur ir morēna pauguri. Un viens no lielākajiem šajā osā morēna paugurs ir Kangarkalns. Šis pats nosaukums jau rāda, jā, ka tam tiešām ir lībiska izcelsme.
Tātad smilšu paugurs staignā vietā, jo tur apkārt tiešām ir zema vieta, un tas os stiepās tālāk uz Aloju, un vēl turpinājās blakus Soģupei. Un, ja mēs skatāmies un braucam pa zaļo dzelzceļu no Alojas tālāk Īģis virzienā, tad mēs visu laiku tikai uz leju braucam, un tur tiešām ir diezgan staigna tāda vieta. Vēl bija divi tādi noreidi pauguriņi, tas ir Upšu kalniņš, redzams, kā Lujienas dzelzceļu būvē, un faktiski pēc kara atjaunojot dzelzceļu, diemžēl Upšu pauguriņš tika norakts, jo tur rants un smilts, ko vajadzēja būvēšanai. Tāpat arī 60. gados tika norakts Kangarkalns, būvējot ceļus, Limbažu ceļu, un ir vēl viens pauguriņš. Tātad, tās ir tils pār Soģupīti un Soģu kalniņš. Tur Kārs Antons Galēvils, starp citu, stāv. Tas arī daļai tika norakts, tad, kad taisnoja un veidoja Alojas Valmieras ceļu, caur viņam iet, un tur tiltiņš pār upi uzbūvēts. Tagad tā upīte vairs nav kā upīte, viņa ir bagarēta un drīzāk atgādina kaut kādu grāvi, ja? Bet, diemžēl, vai par laimi, tomēr viņi ir Īģis pietek, un tur nāk plašveidīgi jau, un šopos ar braši Alojas zēni, gribēja noķert lašus, bet noķēra viņus. Aleluja, ļoti labi. Tā upītē arī tāds stāsts ir, ja? Kas attiecas par Soģu kalniņu, tad tur jau, protams, ir teika un nostāstīja par šo te, kā Soģis ir braucis un sodījis cilvēkus, bet man gribējās paspēlēties, un es paspēlējos ar šo vārdu, un es domāju, varbūt, ka tiešām, Soģis ir sodītājs, ir tiesnesis, un viņš atbrauc un tos soda, un tad tur tās Karātavu kalns ir bijis, tas Soģu kalniņš, un tad tur viņus tur visus sodīja, un apkalūk zemē, un ar tās galvas nost, bet varbūt, ka nav tā, ka varbūt viņam arī ir kaut kas no Līvis tā, jo Solgā, Duļķis, Solgāns, Duļķēns, tur tāda zema vieta tāda, varbūt, ka arī šādi var uz to vietvārdu paskatīties, ja? Es zinu, ka mūsu zvejnieki saka soga, Jā. ka tas ir tā kā ledus tāds višņājums, ziemas laikā, rudenī, arī tāds. Jā, mums tur dūņas varbūt, ka ir, ja, tā kā tādā zemā vietā. Lūk, tagad tādā veidā arī mēs vēl varam meklēt šo te sakarību. Par pašu Aloju runājot, ja, tad Alojas apkārtnē laiku dienvidu austrumu nomalē praktiski var sazīmēt šo te, un citi gan apšauba, bet ir vairākās vietās, tā skaitā arī arheologi tomēr apstiprina, ka tur iespējams ir bijusi kādreiz ūdens krātuve. Ja braucam Alojā no Valmieras puses iekšā vai no Limbažu puses, nepārbraucot tam tiltam pāri, kas kādreiz gāja par dzelzceļu, tad patiešām mēs braucam pa tādu ieleju nelielu, un tad uzbraucam tādā pakalniņā un tad iekšā pilsētā, ja? Kad te kādreiz ir bijusi ūdenskrāta un nelielas ezers, iespējams, kas ar laiku ir aizaudzis, un šī ezera krastā ir bijis ciems, kura senais nosaukums ir Ale, un to Ales vārdu mēs atrodam Tālavas dalīšanas dokumentā, kur Zobenbrāļu ordenis ar Rīgas arhibīskapu dalīja šīs te zemes, un tos ciemus tur dalīja, un starp tiem ciemiem arī minēts ar Ales ciems. Tur tas stāsts diezgan sarežģīts, kas ko gribēja, kur palika, ja. Ali jau gan vajadzēja laikam arhibīskapam, bet ordenis viņu tomēr paturēja savā īpašumā, ja. Lūk, un tad šis te Ales ciems, tad domājams, ka ir bijis tur dzīvojuši gan lībieši, gan latgaļi, jo te tā kā tomēr tā latgaliskais piejaukums arī ir un diezgan tuvu šī te robeža ir. Vēlāk Alei, zinām, arī tad faktiski tāda zemkopja apmetnē, un domājams, ka pirms krustmeša ienākšanas 12. gadsimtā šeit ir bijis arī viens no nocietinājumiem, Alenkūlas cietoksnis, Alenkīla, Alekūla, ja, tātad arī varbūt tas lībiskais te ieskanās, jo tas ir minēts, ka šī ir Livonijas vēstures pirms cietokšanas sarakstā šis te, kur nav savukārt minēta Perkila, ja. Tātad tas ir iespējams bijis jau pirms, ja, tad Perkilas cietoksnis tur vēl nav minēts. Jā, tā vajag kaut kā tāda zema vieta. Jā, mēs arī tādu to alu mēģinām tādu lūgot. Un principā es drusciņi arī spekulēju, tad man šeit nav, bet, teiksim, vēlākais nosaukums, jo kādreiz tā versija bija tāda, ka tas vārds Aloja, no tās ales radies. Bet, ja mēs paskatāmies Aloja, varbūt arī līvis kaut kas ar laivu, zem un kaut kas ar ūdeņiem varbūt saistīts, ja? Jā, te man vēl ir divi tādi eksponāti, kas
kas arī attiecinām tieši uz metropolu, ko arī arheologi pateica, ka tie saistās ar metropoles lībiešu laiku. Nu, lūk, un tad mēs ejam pie valodas, man cik tad visam vienkārši klunieciska kārtīgi, te jau profesors jau stāstīja drusciņ par valodu un par pirmajiem tulkojumiem. Te ļoti labi redzēt, ka tā lībiešu valoda arī mūsu pusē ir bijusi, bet tur tas zaļais... Un reku, tas zaļais jāpas vērciem, ko jau rādīja arī tie iepriekš kartē, ja, ka tur tomēr visilgāk saglabājās. Ja arī Cimermans ir savos rakstos un pētījumos atzīmējis, ka faktiski Alojas pusē 19. gadsimtā lībiskais ir pazudis. Ja. Tā kā viņa šeit, tas šeit nav. Man patika vēl arī Dēringa karte, kur viņš 19. gads. Vispār Dēringas palasot šo to arī par Aloju uzzināju. No viņa šie braucieniem un braucienu aprakstījumi. Ja? Un tad mēs varam saprast, ka mūsu pusē tad ir šī līva latviešu izlūksmes ziemeļu variants. Un te ļoti labi var redzēt, te ir Ozolmuiža, Uzenoiža un Alendorf, jeb Alojas ciems, Alojas. Ja? Tad mums arī šis te ziemeļu līva latviešu ziemeļu izlūksme šeit pēc viņa stādītās kartes pastāv. Nu, un tad ir vēl nākošais, ir tā saucamā Alojiešu izlūksne. Ir šis pētījums, kas ir arī publicēts, kurš ir arī pieejams. Pētījums ir veikts 20. gadsimta 30. gada beigās un publicēts Filologu biedrības rakstu 19. sējumā, 1939. gadā. Un ir pētnieki, ir staigājuši mūsu apkārtnē un pamatā ir pētīt Ungurpils apkaime un Stakenbergas apkaime. Kāpēc tā? Tāpēc, ka šeit bija mūža un Stakenbergos bija mūža. Un tās ir tās divas apkaimes. Aloja jau bija, tur bija liela rentas māja, kas bija Ungurpils mūžas kādreizējā blakus mūžiņā, maza mūžiņā, ja, tur tā kā. Un faktiski arī pētnieki 39. gadā uzsver, ka Aloja urga tur lībiskā jau vietējos 30 gadā maz jūt. Bet Ungurpils pusē un Stakenbergas pusē jūt šo te izloksni vairāk. Ja, un te es uzrakstīju arī Stābeģešu un Ungurpilišu, tas ir Alojiešu izloksne. Un es, kad strādāju savulaik padomu laikā Solpozā pie tantiem tur lauku brigādē, es vienmēr nebiju, nu labi, es tur dzirdēju to vārdu un tikai tagad saprotu, pa ko viņi runā. Viņi teica, jāiziet uz Stābeģiem, un Stābeģos būs šodien jākrāmē sienas, un šodien tur būs jārunā, kas tie Stābeģi, tādi, kāpēc viņas pa Stābeģiem sauc, vai kāds īstais tas nosaukums ir, ja? Bet tad vēl lietoju šo te Stābeģešu un Ungurpiliešu. Nu, un tā kā patiesībā Alojieši mēdza teikt, ka viņa pagastu ļaudī viss ir kopīgs, viena baznīca, viens kroks un viena valoda, tad šī te aptauja, šī te iedzīvotāja noklausīšanās, sievu noklausīšanās, nu, dabūja arī to nosaukumu Alojiešu izloksni, nevis Ungurpiliešu izloksni, nevis Stābeģiešu izloksni, bet Alojiešu izloksni. Nu, es tad dažas lietas esmu sarakstījis. Protams, pētījums ir, es kā profesors nestāstīšu intonācijas un locījumu, un īsi, un gari, un plati, un šauri, ja, to var paši pētīt un lasīt, tad jau te tas jums sajauktos galvu, kas tur alojiešiem, kas tur tiem salatas lībiešiem un kāda tas viss tur kopā ir. Bet, nu, droši vien, kas taisalieši varētu teikt, ka kaut kas arī uz viņu pusi ir, ja? Jā, un teiksim, viesīši visu šovu kaukt, viši iet krūts, izgāzes, ja? Nu, māt, liep, gān, tie divi punktiņi arī to stiepto nozīmē garo, ja mālu, zups, knābs, lietas. Un atkal tie īsie runātais, skatītais, cepināt. Viņš pārāk tiks slavēts. Pagrāpsies ies, pagrāpsies sienu. Ja, māt būs iet uz mežu. Nu, tā kā tie laiki jau būs iet. Ja, tā kā poza, sārums, višķiņa. Es tādu vārdu praktiski tagad tā uzzināju no tā, viņš tā kā ir pazudis, ja. Višķiņ ņēma graudus un vēja krapīt gaisa sēku. Vērtīt graudus ar vēju, uz pārvarēt viens vietas uz otru liekšķi, višu. Nu, tie daži tādi piemēriņi, ja, no šīs Alojiešu izlūksmes pētījuma.
atraksti, man ir, principā es esmu arī apkopojusi, man ir tāda vesela lapa un grāmata, gan izvēl vairākas lapas, tad cilvēki runā un tad pieraksta, vai viņam arī atnes un iesūta, ja, un tādi vārdi, ko es nezinu, vai viņiem lībiski izcelsim, bet tā ir mūsu pusē tā runā, ja. Un es vienmēr atceros, ka mana vecmāmiņa, kad es pie viņas braucu ciemos, tad mēs reizēm kaut kur devāmies, tad viņa teica, nu, mēt, būs jāpaņem kāda ēdmaņa līdzi, un tā jau būs labi, tā jau būs viss. Vai atkal uz manu meitu, kas jau bija viņās maz meita, viņa vienmēr teica, nu, Nāriņ, meitai vārds Ināra, nu, Nāriņ, nu, beidz taču vienreiz žoldurēties, ko tu te žoldurējies? Jā, tā kā viņa lietoja to, un man onkulis, vecmāmiņa jau man bija tāda, varētu teikt, pasmalka kundzīte. Es viņu arī tādu atceros. Jā, es saku, viņa tāda atcerās Vīta kundze, un viņa to onkuli vienmēr, nu tā teikt, riskomandēja, ja, un vienmēr bija neapmierināta ar viņu, ko viņš tur dara, un tad mans onkulis vienmēr teica, nu, mamma, nu, beidz, tak tu vienreiz pakšet. Jā, nu tātad, vai beidz pļāpās. Nu, dažas lietas droši vien vietējiem ir pazīstamas, jā, bet, nu, ir cilvēki, teiksim, par tām pašu penseli. Es zinu, ka man bija klases biedrs atnāca no Bauskas puses, un savā vienā reizē viņa mamma, mēs to skolā mācījāmies, viņa man aptur uz ielas un saka, es nezinu, bet es tev pajautāšu, jūs te sakat tādu vārdu penseli, bet kas tas ir? Es nesaprotu, jūs te tā runājat, ka es nesaprotu. Nu, es viņai saku, kas tas ir, jā, nu, ka tā ir peļķe. Vai savukārt atkal, mums kādreiz Solkozā bija galvenais inženieris, un viņa sieva bija agronoma, bet viņa kurzemniece. Un viņa atbrauc uz šejienu, dzīvo, un tas vīrs viņai vienā reizē saka, aizēja uz ielu un atnes malku. Viņa saka, es nesaprotu. Mums saka, malka stāv šķūnītī, kāpēc man uz ielu jāiet pēc to malki? Bet mēs sakam, malku krāmēt ielā, jā, malkas iela. Un viņi nesaprot, uz kuriem viņai pēc to malki īsti jāiet. Tā kā, nu, dažādi. Jā, nu, te ir tādi varbūt arī vārdi, plirziķis, ko lieto. Kas ir plirziķis? Kas tas ir? Plirziķis ir tāds, nu, varētu teikt, nesakarīgs apģērbs. Šis te tas kaut kāds viegls, kaut kāds plivinās, nu, kaut kas tāds, ko tu nevari saprast. Nu, nav īsti labi, varbūt pat plirziķis, jā. Nu, tur arī, teiksim, tā dubļens un akmeņams, tas jau tā dalojieši izloksne, jā. Ko te vēl varētu? Prakosts ir mazais krustdēls prakosts. Prakosts, jā, tas ir prakosts. Riktīgs prakosts. Jā, nu tātad palaidnes liels, jā. Palaidnes. Un redziet, te ir atšķirības, kad es saku penkots, jā, un penkoki. Penkoki ir pankūgas un penkots ir olbultens. Mūsu pusē, citi saka penka, alojas pusē, bet saka arī penkots. Nu, ir mums tas kartiņtirciņš, bet tas laikam ir no lejas vācu valodas vairāk nāca pa kartinīšiem. Ja Znonkus ar vienmēr man teica, nu, meitai, tu šoreiz kartinīšu ņems līdzi, un mēs no laukiem tā kā uz aloju braucam, ja vai tu kartinīšu ņems un burkanišu ar ņems, vai, nu, tā kā, bet tas, manuprāt, tam kartiņs ir tā lejas vācu, tomēr tā ietekma lielās. Pasierēt. Šodien bērni pie man brauks sierēt, ja, nu tātad, tur divējādas nozīmes var būt, kādreiz mēs skolas laikā lietojam, ies pasierēt, ja, tad ies pastaigāties, ja, kaut kur, bet atkal, ja bērni atbrauc, tad tā kā viņi ciemos atbrauc pie mums, ja, tad tā pasierēt. Gruzdumi. Kas ir gruzdumi? Gruzdumi. Gaļu sasapumi, kriksīši, ja, gaļas kriksīši, kur tauciņi iztecināt no gaļas, tie gruzdumi. Nu, lūk. Nu, lūk, un tad ir te daži tie vietvārdi, ko es arī, par kuriem droši vien, ka spriest un domāt ir vai nav, bet, nu, man šķiet, ka varētu būt lībiskais lībiskā pieskaņa. Tur ir daži mājas vārdi, Borzas, urga ir apdzīvota vieta, jogla, kubas, musleķi, kangari, ale. Nekas dārgāk no šiem bez šaubām. Jā. Tā kā, ja ir spekulācija, tad piedodiet, bet ja ir lībiskais, tad labi. Tas ir ļoti vērtīgi. Pat jau arī braucot Ungurpili iekšā ir jogas upe. Jā, jogas upe, jā. Jogas upe un jogas iela. Jā, tā kā. Nu, es dažus paņēmu, jo te mēs rudenī mums būs tā runāšana par mājasvārdiem, tad tur droši vien vēl vairāk varēs izvērsties, jo dažos mājasvārdos, nu, tur ir. Lai gan mums bija uzstats, ka nevajadzētu, bet, nu, kaut ko jau mēs droši vien, ka mēģināsim. Mēģināsim.
Nu, te man gribējās arī profesors jau tā kā skatījās un teica, ka ir daži vārdi, kas ir pilnīgi tā kā sauc lībiešu valodā un pēc tam arī latvisku. Un es tā kā arī dažus pārstīju, man likās tik interesanti, ka paskaties, sauc lībiešu tāpat, un mēs arī tādu pašu vārdu praktiski lietojam, ja. Un tā mums tā Zustera, tā upene, ja, tad man kaut kā radās tā līdzība, ka mēs dažās vietās sakam Zustrenis. Ja, un no turienes iespējams ir, jā, šis te vārds. Un stiker māra, ja, stiķens mēs sakam, mēs ērkšķogi, ja, tā kā tur varbūt arī tāda. Bet tas likās tiešām, jā, ka tik saudabīgi, ka mums tas ir atnācis no turienes. Un tad par Ungurpili. Tagad par Ungurpili dažas lietas es izstāstīšu. Tur man ir tāda schēma, vecā pils vieta ir redzama, Ines noteikti būs labs laiks aizvedīs jūs uz turieni, kur kādreiz ir bijusi gan šī te koka pils, ja, Mecepoles lībiešu koka pils Perkili, gan arī vēlākā laikā bija uzstāta šī te mūra pils. Koka pils, tātad Joglas upī tajā laikā ir gana, tas krasts ir gana augsts, tagad vairs viņš nav tik augsts, ja ir uzpludināts Dzirnava ezers, ja, tad 6 metrus augstā kreisajā krastā atradās šī te koka pils. Nu, pils tika nopostīta 13. gadsimta sākumā, kad krustneši devās uz Igauniju, uz Sakals novadu karagājienā, un Mecepoles novads pēc tam nonāk Rīgas arhibīskapa pārziņā un tika izlēņots Vasaļiem. Tad arhibīskaps 13. gadsimtā izlēņo Bertoldam von Valmam šo te vietu, nu, kādreizā Perkiles atrašanās vieta, Ines ir aizvedījis tur, kur tas viss kādreiz ir bijis, un vēl tur tie aizsargrāvi nedaudz ir saglabājušies. Protams, ka pēc tam viņš tika pārdots Līgas pilsonim Johanam von Ostenhausenam, un tad domājams, ka 14. gadsimta sākumā vecās koku pils vietā tiek uzcelta Perkiles mūra pils cietoksnis. Grūti teikt, bet domājams, ka tieši viņa valdīšanas laikā arī šī ēka tiek uzcelta. Nu, tātad pili aizsargā no ziemeļu pusē aizsargā Joglas stāvēs krastu, un tad pārējās pusēs bija šīs te aizsargrāļi. Mūri gana biezi un apmēram 70 metrus liela tā kvadrāta veida celtne bija šī te pils. Ja runājam par tālāko laiku, tad 1350. gadā Perkile pāriet Ungarnu īpašumā, un viņi kļūst par Rīgas arhibīskapa vasaļiem. Livonijas laikā novads diezgan stipri tiek izpostīts, un Otto von Ungerns faktiski bez kādas varbūt īpašas vajadzības Perkiles pilī ielaida Krievu karaspēku. Un pēc 1582. gadā noslēgtā miera līguma Lietuvas Polijas karalis toreizējais Stefans Batorijs par to dikti sadusmojās un lika Ungernam šo te pili nojaukt. Protams, par to saņemot atlīdzību. Nu, vispirms viņš viņam atdeva brālim Otto, un tas ir Fabianam Ungernam, un kuram tad lika nojaukt šo te koka pili, par to viņš saņēma gana lielu atlīdzību. Un ne tikai šo pili, bet arī blakus pilis Eichenangernu lika nojaukt tagad, lai nebūtu lūk šim te Krievu karaspēkam iespējas vairs apmesties. Nu, un tālāk var teikt, ka Ungarni šeit, faktiski, kāpēc viņi iegūt tādu nosaukumu Ungarni, jo pirmais tas viņu ieceļotājs, kas atbrauc šeit uz Perkili, Gerhards no Ungārijas, un tad no tā tur tālāk radās šis te viņu dzimtas vārds Ungarni. Ungarni Ungurpilī saimnieko līdz 1760. gadam, līdz 18. gada vidum, un domājams, ka pēc tam, kad nojaukt šo mūru pili, nu, viņi izveidoja jaunu īpašumu. Tātad šeit Perkiles mūža tas tajā Ungarnu Štenbēna dzimtas valdījuma laikā, šī bildīte ir viņu arhīvā. Es īsti varbūt nebūšu precīzi, bet man šķiet, ka te ir Dzirnavas, ka te ir uzpludinātais Dzirnava ezers, un ka te varētu
izmantot arī toreizējā kungu māju un blakus ir dažādas šīs te saimniecības ēkas. Tas ir Ungarnu laikā. Pēc tam, kad Ungarni vairs šeit nevalda, pēc 1760. gada, īpašnieki bieži mainījās, un 19. gadsimta sākumā muižu pārņem savā īpašumā iegūst Šrēders, Johansons Šrēders, un domājams, ka tā pēdējā Ungurpils muižas kungu māja celt tieši viņa laikā. Skaista balta māja bija, bet mājas diemžēl vairs nav. Tik uzcelt arī blakus muižas pārvaldnieka ēka. Tur mēs redzam skolniekus, ka viņi tur stāda tojas, jo 1926. gadā, pēc visas agrā reformas, kad muižniekiem zemi noņēma, Ungurpils kungu māju nopirka, muižas teritoriju nopirka pagasts, un šeit ierīkoja Ungurpils 6 klašu pamatskolu. Pamatskolai augustā šogad 100 gadi. Jā, tātad pirms 100 gadiem. Un te mēs redzam to postažu, 1944. gadā vācu karavīru šo te kungu māju nodedzināja. Cik zinu, tad rajona laikā bija doma mēģinājums atjaunot muižu, bet to neizdarīja, un to muižas materiālu vienkārši izmantoja citām vajadzībām. Šur tur alojā ir redzams, un es zinu, ka pie manas kaimiņu mājas arī ir daļa no Ungurpils kungu mājas kāpņu fragments tur atrodās. Tāds skaists akmens kapals. Tā kā, jā, manuprāt, rajona laikā materiāls no šīs te kungu mājas tika izmantots gan Malojas ēdnīcas celtniecībā, iespējams arī universāla veikala celtniecībā. Tā kā muiža padomju vara neatjaunoja, bet izmantoja savām vajadzībām. Te vēl par dzirnavām runājot, jā, tad faktiski šīs te pēdējās dzirnavas, kas pašreiz redzams, ēka celta 1900. gadu, tur bija blakus arī Zāģētavu. Dzirnavas darbojās, konkrēti Zāģētavu darbojās gan ilgi līdz 79. gadam, bet pašas dzirnavas, tad domājams, ka arī celtas ir kādā, varbūt pat 17. varbūt arī 18. gadā, jo tajā 1798. gada izdotajā kartē šis dzirnavu ezers ir norādīts, un droši vien, ka tad arī dzirnavas tur ir bijušas. Lībiešu mantojuma dienu, un tas valīts no iepriekšā, mēs arī piedalījāmies, visi atcerās šo skaisto 2023. gadu. Te ir mūsu piedalīšanās Alojas, varētu teikt, centrā, ja pilsētas centrā lībiešu karogs joprojām plīvo, mēs viņu nekad nenoņemam. Mums tur kā 23. gadā viņš ir uzvilkts, tā viņš tur stāv. Blakus ir arī izveidota koka laiva. Domājot par to Alojas nosaukumu, Floja un Alu un kaut kas ar laivu saistīts, un tāda maza spekulācija mums tur ir. Tur arī plāksne, kas skaidro, kāpēc mums ir šis lībiešu karogs. Un kāpēc mēs viņu tieši tur izvietojam. Ja mēs domājam par to Alas ciemu, tad mums viņš tur bija jāvada Alojas, tur beigās kaut kur dziļos laukos jāliek kaut kādā laukā. Un to mēs tā kā negribējām, bet tas skats ir nostājās pie tā karogs tiem austrumiem, kur tas Alas ciems iespējams kādreiz ir bijis. Tāpēc arī mēs šeit esam to karogu atstājuši. Es pārbraukšu ātri pāri, bildītes visiem nozīmē labi zināmas un redzētas. Šīs arī noteikti ir pazīstams skats, bet Reinis nemaz neskatās, tas ir jūsu pats sākums. Jo jūs tagad esat lieli un vareni un visur piedalāties un stipri un varoši kļuvuši. Īsa bārda. Un es noslēgumā, es pieļauju iespēju, ka jūs piedalījāties vērtību nākotnē vai redzējāt vai skatījāties šo konferenci, bet es domāju, ka pirms pusdienām viņi arī tur gatavojās pusdienām. Pusdienām varbūt arī būtu vērtīgi šo te noskatīties.